Pirms es sākšu prezentāciju, jāizstāsta mums kaut kāds joks, es visi atceltu. Es pastāstīšu nedaudz no savas pagātnes, kas man ir noticis tā kā kino kulta trivija. Kad es biju jānāks, es dzīvoju Pārdaugavā 7 gadus. Manai istabai pa logu skatoties bija siena, un uz sienas bija grafiti. Un šis grafiti, bet tas būtu ļoti liels glājums saukt to pa grafiti, bija rakstīts Всего хи, кроме меня. Un es dzīvoju tā 7 gadus skatoties, tad padomā, tas ir nenormāli tāds dziļš filozofisks teiciens. Viņu var izmantot visās dzīves situācijās tā vai citādi un savādāk. Bet es šoreiz pateikšu vienkārši Всего хи, kas nav atnākuši uz šajieni skatoties uz tukšajām vietām. Ļoti vienkārši. Tas bija sliktās ziņas. Labās ziņas. Jūs, kas atnācāt, jūs esat pašlabākie. To jūs droši varat pateikt. Aplausi jums pašiem. Nu, tagad mēs varam pāriet arī pie prezentācijas. Man ir interesants vēl viens stāsts par filmas nosaukumu. Filmas nosaukums ir Pacific Rim, viņš nav latviešu nosaukums, un droši vien daudziem cilvēkiem nebija skaidrs, ko tas vispār nozīmē. Tas arī varētu izskaidrot, kāpēc zālē ir tik daudz brīvā vietu. Sākotnēji filmas izplatītājs gribēja nosaukt filmu, ja nemaldos, Kauja pie Klusā okeāna, vai kaut kas tāds, bet mēs viņu pārveicinājām, ka nevajag, kad jāstāja šis nosaukums. Viņš ir skanīgs, viņš ir foršs, viņš patīk. Varbūt mēs esam vainīgi, kad filmai neies labi Latvijā. Jo, ko nozīmē Pacific Rim, man liekas, ka tā ir tāda nenormāla mīkla. Es speciāli skatījos Wikipēdijā. Tad Pacific Rim ir reģions apkārt Klusajam okeānam. Ar zilo krāsu ir iezīmēts Pacific Rim valstis, kuras apkārt Klusajam okeānam. Kaut kad vienā brīdī man bija doma, ka es varētu uztaisīt jums prezentāciju par Klusā okeāna valstīm. Tā minūtēm uz 20, 30 un paskatīties, kas no tā viss sanāks. Bet tā nebūtu pārāk laba ideja. Jo tad man būtu jāsdiet to prezentāciju par milzu monstriem un milzu robotiem, un tas kaut kā nav galīgi forši. Vai ne? Piekritīsiet man. Nu, un attiecīgi par to mēs šovakar parunāsim par Kaiju, kas nozīmē literally strange beast. Man būs daudz terminu, kas ir nākuši no japāņu valodas. Es varu nedaudz atzīties, ka tas nav lauciņš, kurā es nenormāli labi orientējos. Es varbūt kaut ko izrunāšu nepareizi. Lūdzu, nevajag mani pēc seansa par to sakapāt ar katanām. Un es nedomāju galda spēli. Un otrie mūsu varoņi ir jēgeri pēc šīs filmas leģendas, kas ir German Word for Hunter. Bet, kā jau minēju, mēs sāksim ar monstriem un ko īsti nozīmē Kaiju un kā tas tiek tulkots. Un attiecīgi šādi tiek apzīmēts viss milzu monstru vai mošķu žanrs, kurš nāk no Japānas. Un šo informāciju es arī esmu paņēmis no Wikipēdijas. Tas ir nenormāli labs avots, kur visu kaut ko uzzināt, kad tev vajag gatavot prezentāciju, par ko tu neko nezini. Es domāju, ka jūs to zinat, droši vien arī, teiksim, mācību procesā. Nu, man ir jautājums, vai jūs mani varat nosaukt pazīstamāko Kaiju pasaulē? Ideāli. Man ir vēl labāka ideja. Bet mēs varam tā izdarīt, ka mēs visa zāle nokliedzamies Godzilla! Un es to ierakstu uz video. Vai nu sanāt? Es būsiet piepildījuši vienu no maniem bērnības sapņiem. Es nejokoju. Ok, esat gatavi? Uz 3, 4. 3, 4. Ideāli. Paldies jums esam. Šis mazais prieciņš tiks publicēts internetā. Nu, lūk, bet jums ir absolūta taisnība. Godzilla ir, jeb Gojira, kā viņš būs pareizi izrunājās, ir pazīstamākais Kaiju. Kā vēsta leģenda par Gojiru sauca vienu ļoti treknu studijas Toho darbinieku Japānā. Bet to neviens neatzīst, un tam nekādu dokumentālu liecību nav. Bet, nu, saka, ka tā esot. Bet, ja mēs runājam par Kaiju, tad šis žanrs, protams, kad kādi jautājumi sadalās arī apakšžanros, kā piemēram, mums ir Kaiju Eiga, kas ir skaitās kā vienkārši monstru movie, jeb, piemēram, šis te filmas par Godzillu. Tad mums ir Kaijin, kas apzīmē Kaiju filmas ar humanoidāliem monstriem, kā piemēram šis te Japāņu King Konga rip-offs, cik es varu saprast pēc plakāta.
kā, piemēram, Daikaiju, kas nozīmē Giant Kaiju, un kas apzīmē to, ka filmā redzam ir ļoti daudz monstri, vai vismaz viņi ir kā minimums dažādi. Nu, un, protams, tajā brīdī, kad Japānā uzplauka filmas par Godzillu un visiem viņa daudzajiem draugiem un nedraugiem, arī Rietum studijas negribēja palikt no tā visa malā un padomāja, ka kaut kā būtu baigi foršums apvienoties un to žanru pārcelt varbūt arī uz Hollywoodu. Līdz ar ko, teiksim, tāpa filma King Kongs versus Godzilla, kas noteikti ir ļoti aizvaroša. Es neesmu pats redzējis, es neesmu droši arī, kad būtu vajadzētu, bet tas, ka viņa ir, man ļoti baigi forši. Nu, lūk, bet šī filma nebija labākais, teiksim, atradums, ko es biju atradis, kā, piemēram, Frankensteins versus Baragons. Un paskatieties, viņš ir paņēmis Godzillai zastes un tūlīt slēmos pret zemi. Un tā, ka, amerikāņu plakāts, protams, ir izčakarēts. Un ar tagline, kurš vairāk piestāvētu kaut kādai stoner komēdijai, nevis Giant Monster movie. Es iepazinos ar šīs filmas aprakstu. Viņi sākās ar to, ka nacisti ir noķēruši Frankensteinu un izoperējuši viņam sirdi, bet tad, protams, nacistiem pienāca gals un viņi ar zemūdeni transportēja viņu prom to sirdi, un tajā brīdī Hirosimai uzmeta atombumbu un tā sirds eksplodēja, un viņas izauga milzu Frankensteins un tālāk jūs varēs uzzināt paši, jo tur tāds notiek. Nu, lūk, bet par spīti visam, šīs te rietumnieciskās kaiju filmas neguva īpaši lielu popularitāti, tādēļ Japāņi palika ar savām kaiju filmām pie sevis un turpināja viņas eksploatēt vairāk vai mazāk līdz 2004. gadam. Šis ir kadrs no filmas Godzilla Final Wars. Filmas Godzilla Final Wars galvenais iemesls bija uztaisīt Godzillu, kas ļaus cilvēkiem aizmirst par Rolanda Emmericha Godzillu, kas iznāca 98. gadā. Un režisors Rukheis Kitamura uzņēma šo te filmu Godzilla Final Wars, pēc kuras studija Toho, kam pieder tiesības uz Godzillu, izdomāja, ka kādu laiku filmas par Godzillu vairs nebūs vispār. Un vienīgā filma par Godzillu, kas tikai būs, ir nākamā gada atkal jau Hollywoods remakes, kurš cerams, kā minimums nebūs tā kā Rolanda Emmericha filma. Nu, lūk, un jā, protams, šis kadrs no filmas Godzilla Final Wars, kur mēs redzam, ka Godzillas dēls ir stipri sociāli atbildīgāk nekā viņa tēvs un brauc piesprādzējies ar drošības jostu, kas man likās ļoti mīļi, jo tomēr filmām dažādi skatītāji un piesprādzēties tiešām vajag. Pats Godzilla, protams, ir jau sen, kopš savus 50. gadu, pirmās filmas ir kļuvis par neatņemamu popkultūras sastāvdaļu. Viņam ir sava zvaigzne Hollywoodas slavas alejā. Viņš ir saņēmis pat MTV to zelta popkornu balvu par mūžu ieguldījumu kinematogrāfā un ir kļuvis jau tā, ka mēs apzīmējam lietas ar vārdu Godzilla vairāk nekā, teiksim, mēs domājam kaut kādu konkrētu filmu. Visi kļuvis aizgājis tik tālu, ka, piemēram, Sea Shepherd organizācija, kas cīnās pret vaļu medniecību, nosauca savu kuģi par Godziru un brauc ar viņu harasot Japāņu zvejniekus. Nu, Japāņu zvejniekiem, protams, tas īsti nepatika, bet viņi neķērās klāt pie katanām un viņi nesauc īsto Godzillu. Viņi iesūdzēja Sea Shepherd tiesā, un tāpēc kuģis bija jāpārsauc par Brigitu Bardot, jā. Kuram viņai, protams, tādu problēmu vairāk nebija. Tālūk. Kaiju rietumkultūrā. Par kaiju rietumkultūrā. Gatavojot šo prezentāciju, es sapratu, ka mēs rietumos, par ko es bišķi minēju, mēs īsti tā, ka nemīlam kaiju, tāpēc, ka mums nav tā, ka pārāk daudz labu, kvalitatīvu vai vispār kvantitatīvi daudz piemēru. Bet, ko es atradu, kad rietumos, jeb Hollywoodā, viens no galvenajiem kaiju filmu veidotājiem ir leģendārā studija Asylum. Es domāju, jūs zināt, par ko es runāju. Ka gatavoja prezentācijas, pavadīja vairāk kā 2 stundas vienkārši nobraucot no visa nost un pētot, ko dara studija Asylum. Jā. Es domāju, ka nosaukumi runā paši par sevi, bet tie ir kaiju. Mēs nevaram teikt, ka tie nav. Un jā, man ir arī otra lapa, piemēram, ar ģeniālām filmām Mega Piranha. They were created to save mankind. Tiešām? Tā, ka something went wrong, jā,
Nu jā, un divgalvainā haizivs, protams, vienmēr ir 2 reizes briesmīgāk nekā vienkārši haizivs. Un, protams, nu jā, kas notiek filmā Atlantic Rim, es domāju, jūs arī varat iedomāties paši, bet pabeidzot par šo tēmu, tas nav pats labākais. Pats labāko filmu parādīs Ervies Atovs, un viņa saucās Sharknado. Jā, nu, kā viņš saka, enough said un enough par Studio Asylum, bet man likās ļoti interesanti, kad cik ļoti ir Stevens Spielbergs sabojājis visu būtībā amerikāņu nāciju vai nošokējis ar savu filmu, kad joprojām pēc cik gadiem vienīgais, no kā baidās amerikāņi, ir haizivis vai nu krustotas ar oktopusu vai vienkārši pašas pa sevi, bet tās joprojām ir haizivis, un tas ir tāds, nu, interesants tēmas, par ko varbūt parunāt kaut kādā nākamajā reizē. Es arī neskatīšos nekad droši vien filmu Sharknado, bet tas, ka viņa eksistē, nu, tas tā rada tādu siltu sajūtu sirdī, godvārds. Un labi, ka nebiksēs. Tā. Kas bija tālāk? Lūk, man ir tikai 2 piemēri palikuši no kaiju rietumu kultūrā. Un pirmais, protams, ir tā pati Rolanda Emerika Godzilla. Vai jūs zināt, kāda ir šīs filmas galvenā problēma? Jau augšā cilvēks? Nē. Es pateikšu, es atbildēšu uz vietā, es droši vien neuzminēsiet. Galvenā problēma ir tāda, ka Japāņu filmās Godzilla ir simbols. Viņš ir radies viņiem pēc visām kodola bombardējumiem, un viņš ir vairāk kā simbols. Dažās filmās viņš ir sliktais, un viņš visu iznīcina. Dažās filmās viņš ir labais un kaut ko palīdz. Godzilla Japāņu filmās nav dzimuma. Viņš ir simbols. Godzilla ir Rolanda Emerika filmā ir dzimums, un viņa ir Devols. Come on, čau, ko tu izdarīji? Sabojāja Godzilla. Tas skaitās galvenais filmas mīnus. Nu jā. Un tad ir CGI Godzilla, Matthew Broderiks, scenārijs un vispārējais. Nu, lūk, un otra filma, kas ir pilntiesīgas kaiju movie no rietumiem, ir, protams, Cloverfield, kur neapšaubām bija J.J. Abrams un viņa komandas mērķis bija izveidot ikonisku monstru, kas varētu būt līdzīgs, kaut kas līdzīgs Godzillai, tikai varbūt mūsdienām rietumu kultūriem tā tālāk. Nu, cik nu viņam sanāca vai nesanāca, es domāju, to mēs varam paši novērtēt. Man liekas, ka filma sanāca, un īsti monstrs nav tik ikonisks, lai mēs tagad viņu apzīmētu. Es īsti nezinu, kā viņu sauc pa lielu. Vismaz es nezinu. Nu, tas mūs noved pie mūsu šīs prezentācijas otrās daļas, kura ir, protams, par milzu cilvēkveidīgiem robotiem. Un, jeb mecha, kas ir science fiction genre that centers around robots or machines. Vai jūs zināt, no kurienes es saņēmu šo informāciju? Pareizi, no Wikipēdijas. Nu, lūk, un par milzu robotu žanru, ja par mecha žanru, starp citu, jā, par to vārdu mecha, vai meča, vai meha, to gan var sadot ar katanām Japāņi, ja tu nepareizi pasaki, tāpēc es izvairīšos viņu minēt. Mecha nāk no vārda mechanical, un Japānā zem mecha iet visi mehaniski objekti, kas ir mašīnas, ieroči, datori, citi devaisi, kā piemēram arī humanoidi, cilvēkveidīgi roboti, replikanti, kiborgi. Nu, piemēram, kā bija Ghost in the Shell animē, tur arī tie arī kā skaitās meki, līdz pat industriālajiem robotiem, mašīnām un tosteriem. Nē, varbūt tik tā neiesim. Bet, jā, un priekš tam, lai apzīmētu, lai kaut kā to visu atdalītu, tad Japāņiem ir arī termins roboto, jeb giant robots. Nu, lūk, un tas viss sākās ar Tetsujinu 1956. Gadā, kas ir pirmais šīta žanra meku pārstāvis no Japānas. Stājas tagad viņu amerikāņu pārsauc kā Gigantoru, kas, man liekas, ir tik piedauzīgs nosaukums, cik vien ir iespējams. Bet toreiz bija ok, mazi bērni skatījās un spēlējās Gigantoros. Nu jā, un Japāņi mīl, protams, savus robotus. Bet kā tad ir ar meku žanru rietumu kultūrā? Šeit, man jāsaka, ir pilnīgs pretstats kaiju. Rietumos mīl savus mekus, mēs viņus cienam. Un es pilnīgi droši esmu, ka mēs nevaram sagaidīt, ka mēs beidzot viņus varēsim saražot un palaist darbībā. Jo, bet ar ko to viņš sākās? Mums jāsaka paldies šim vīram,
Kurš man var pateikt, kas viņš tāds ir? Nopietni cilvēki? Neviens nevarēs pateikt. Nē, tas nav, tas ir Žils Vērns. Man bija balva tam cilvēkam, bet, diemžēl, viņi paliek man. Žilam Vērnam bija romāns, kas saucās The Steamhouse. Un šajā romānā bija milzu mehānisks metāla zilonis, kurš strādāja uz tvaika dzinēja. Un ar viņu brauc uz Indiju, iekarot kaut kādas ciltis un tā tālāk. Līdz ar ko mēs varam pilnīgi droši pateikt, ka Žils Vērns bija pirmais, kas ieviesa meka žanru rietumos. Un The Steamhouse ir tīzos nosaukums, viņam bija arī otrs nosaukums. Tigers and Traitors, tā kā kung fu filmai. Man patīk daudz labāk. Bet nav svarīgi, tāpēc, ka jau 1910. gadā bija H.G. Wells un, protams, War of the Worlds. Un atkal es absolūti uzskatu, ka mēs varam tripodus pieskaitīt pie mekiem, tas ir daļēji meka žanrs no rietumiem. Un, protams, ka pēc tam viss aizgāja un aizgriezās. Un mums ir Star Wars ar AT&T Walkeriem, un mums ir James Camerons, kurš sākumā paņēma šo te industriālo iekrāvēju un pārtaisīja par meku, un pēc tam viņš jau daudz īpaši neniekojās un uztaisīja viņu kaujas variantu. Mums ir Robocops, mums ir Iron Man, starp citu šeit bija ļoti svarīga piezīme, tie pašā Wikipēdijā. Ironmongers no Iron Man 1 ir meks, pats Iron Mans nav meks. Tā kā ja kādreiz jūs gribat derēt, tad tagad jūs zinat, un lai jūs neapšmauc. Matrix Revolutions, ja mēs atceramies, tur bija nenormāli krūti meki, bet ir skaidrs, ka tur ir pusfilmu, kas ir ietekmējusies no anime un vispār no austrumiem. Mums ir bijis District 9, mums ir bijis pat Sucker Punch, kur bija meks, un mums ir, teiksim, tur, video spēles Gears of War. Līdz ar ko meku žanrs rietumu kultūrā ir pārstāvēts vairāk nekā labi. Un tagad mēs esam noslēguši nelielu ekskursiju, un pārējiem pie manas mīļākās sadaļas, kas ir konkurss. Vajadzēs otru Sergeju palīdzību, jo šoreiz mums nav Leldes. Otrs Sergejs izdomā droši vien kaut kādu smieklīgu attaisnojumu, kāpēc, un kur viņi ir, un ko viņi dara. Jā, bet tad es... Jā, mums nav Leldes, bet mums ir lieliskas balvas. Ziniet, kas mums šoreiz ir balvās? Pacific Rim naži. Bet es jums neļausim viņus taisīt vaļā šeit zālē. Lūdzu, neatkārtosim vēsturi. Nu, lūk, un jūs zinat, nosacījumus. Es uzdodu jautājumu, es skatos, kurš pacēla roku. Es pamanu, es saku, jūs lūdzu, jūs atbildat, ja pareizi saņemt balvu, ja nav, tad kāds saņem balvu, kurš atbild pareizi. Un tāpēc mēs sāksim, protams, ar Godziru, un kurš man var pateikt, no kuriem diviem vārdiem sastāv, vai ir radies vārds Godzira. Jūs? Nepareizi. Jūs, lūdzu? Nē. Es teiktu, jā, lūdzu. Nē, es teikšu hintu, tie divi dažādi vārdi, divi dažādi dzīvnieki, no viņiem slaukts kopā Godzilla. Un tur nav vairs ķirzaka. Uz redzēt pasauli kādu no Japāņu skolas. Jā, bet neko darīt. Es atvainojos, ka bija pārāk hardcore. Tie vārdi ir gorila un kujira, kas ir gorila un valis. Bet šo jūs gan varat atcerēties un uzdot šo jautājumu kādam citam, kurš noteikti uz viņu nevarēs atbildēt. Labi. Nācis, Sergej, tad paliek pagaidām. Tev. Braucam tālāk. Kas ir šis draugs? Jūs pašā pēdējā rindā? Tieši tā. Tas ir Motra. Un jūs saņemat tikai nāzi, bet arī plakātu. Nāciet to uzpagaļ. Tālāk būs vienkāršāk. Kā sauc Godzilas dēlu, kur jūs redzējāt un apsmējāt par to, ka viņš brauc ar piesprādzējies, kas nav smieklīgi? Jūs lūdzu? Nē. Godzilas filmas rādīja reāli, kad mēs augām pa televizoru diezgan daudz. Es nevarētu teikt tā, ka viņas neviens nav redzējis.
Tev taisnība. Labi, viņu sauc Minila. Otrs nezinu paliek man. Tālāk, mēs visi pazīstam viņu kā detektīvu Luteru vai arī Stringer Bell no seriāla The Wire. Bet šajā filmā viņš tēlo to drosmīgo cilvēku, kurš saka, ka mēs kancelējam apokalipsi, bet kurš sākumā bija plānots viņa vietā. Tagad būs Pacific Rim 3. Jūsu? Toms Cruise, jums ir absolūta taisnība. Jā, jo iepriekšējais Guillermo del Toro projekts bija At the Mountains of Madness, kurā galveno lomu bija paredzēts atveidot Tomu Krūzam, un attiecīgi kaut kādā brīdī viņš bija pārgājis arī uz šo projektu, bet, kā mēs redzam, tas nerealizējās, un varbūt arī labi, ka tā. Jūs? Par tiem motociklistiem. Come on! Jūs? Jā, Sons of Anarchy, tieši tā, es zināju, ka man jau jājautā jautājums, nāciet uz lejā. Jā. Paldies. Bet jā, par motociklistiem viņš ir, un ļoti labs seriāls, es arī rekomendēju skatīties, interesants. Par ģimeni un par ticību sev un tā tālāk, un motocikliem. Tā, uz šo jautājumu nedrīkst atbildēt mēs, jo viņš zina atbildi. Tā ir diskriminācija pēc vārda, bet jautājums tāds, no kurienes ņemta filmā dzirdamā? Portal. Jūs pašā malā bijāt augstāk, jā. Vadas no Half-Life un tā Portal. Jā, un jūs apakšā cilvēks bijāt, jūs bijāt vienlaikus, nāciet abi divi, un jums augstāk būs balva un apakšā būs plakāts, ok? Tāpēc, kad reāli jūs bijāt ļoti daudz un jūs zināt atbildi, un namēm mēs redzēsim pēc tam vēlāk plakātu, lai viņš nepārdzīvo. Un tās tiešām ir godas no portāla, ko Guillermo del Toro personīgi palūdza atļauju uzņēmumu Valve izmantošanai filmā. Kas? Ok. Jautājums ir sekojošs. Kuras valsts robotu filmā pilotēja 3 cilvēki? Jūs? Ķīna. Tieši tā. Ķīnas robotu. Tā, man liekas, mums ir vēl 1 vai 2 jautājumi. Nē, mums ir vēl tikai 1 jautājums. Un jautājums ir sekojošs. Ja mēs atceramies Peteru Jacksonu un viņa pastāvīgo aktieri Andy Serkisu, kurš atveidoja Golemu, tad arī Guillermo del Toro ir šāds aktieris. Jūs? Nē. Jūs pašās beigās? Tieši tā. Tas ir Doug Jones, kurš atveido mošus gandrīz visās Guillermo del Toro filmās. Tas ir viss no manis. Gandrīzo filma, bet man ir speciāls message no mūsu drauga Mārtiņa Oto, kurš strādā eventā, un kuru es uzskatu par Latvijas Armondu Vaitu recenziju ziņā, jo viņas vienmēr ir tik ļoti pretrunīgas. Un viņš mums saka, ka, ja mēs nostīsimies filmu, mēs 22 no paspēsim aiziet uz Indigo, kas ir tepat Esplanādē bez maksas, un visi laipni aicināti. Es nevaru atteikt Mārtiņam. Un vēl pēc filmas aicinām palikt, jo būs pēc titulaina. Obligāti jāredz? Jā, pēctītrāina šajā filmā ir, mēs varam apstiprināt, un viņi obligāti ir jāredz. Un ar visiem tiem, kas gribēs, tiksimies uz šo filmu. 24. tā ir trešdiena, atcerieties, tā nav ceturtdiena. Un tas ir pēc 2 nedēļām, un skatīsimies viņu 2D, un tas būs plaši. Paldies jums liels, skatāmies filmu!